Kas ir tavi laimīgie brīži? Viņi varbūt ir bijuši, varbūt ir arī nosacītā tagadnē. Kas ir tavi laimīgie brīži? Nu, šobrīd man laimīgie brīži ir tie, kad es esmu vienatnē, bet tādā absolūtā vienatnē. Un tad, kad es esmu uz zirgiem vai dabiņā vai kaut kur tā. Tas ir tas brīdis, kad es atnāku pie sevis atpakaļ. Un tā ir fantastiska sajūta. Tā kā saprast, kas ar mani tajā brīdī notiek. Iespējams, ka tas ir nevienmēr tas ir ārkārtīgi pozitīvi. Saprast nozīmē, ko? Ka tu visi zini, kāpēc tu jūties labi vai slikti, vai kāpēc zirgs tev ietekmē, vai Nē, puķi. tā jau ir analīze. Tas ir pavisam kas cits. Bet vienkārši sajust sevi, savu ķermeni. Sajust to, uz kurien man šobrīd velk. Vai kur man tieši kā pretēji, teiksim, nevelk. Tā ir tā sajūšana. Nu labi, tu sajūti savu ķermeni, un tālāk, un ko ar to darīt? Nu, un tad, kad es sajūtu savu ķermeni, tad man tāds, yes, es zinu, ko man vajag. Un ko man vajag, tas ir ne tikai par tieši šo brīdi, bet tas ir stāsts par to, ko man vajag, pieņemsim, rītdien. Ja? Rītdien es zinu, ka man vajadzēs tā kā iet savā radošumā, un tas vajadzēs, viņš atkal tāds trikīgi izklausās, jo likās, nu kā vajadzēs. Nē, bet es zinu, ka tur būs mans resurss. Varbūt nevis vajadzēs, bet gribēsies sev. Nu, man gribās, un tāpēc man vajag. Jo vajag man tāpēc, ka man gribās. Ja man negribās, tad nevajag. Nu, ko man nevajadzēs, nu, katrā ziņā es ceru, ka rītā man nevajadzēs taisīt testu. Un jau tā man diez vai būs resursi. Bet, nu jā, tas ir tie man laimīgie brīži. Laimīgie brīži man ir kopā ar foršiem cilvēkiem. Pieņemsim ar tevi strādājot kopā. Tad, kad mums aiziet projekti, es nerunāju par tiem brīžiem, ka mums neaiziet, bet kad mums aiziet. Parasti aiziet, nu, tad ir visas sajūtas, emocijas uz augšu. Vai satiekot pēkšņi kādu cilvēku, nu tā no ārpasaules, kur es vispār nezinu, un es saprotu, ka, hei, mums ir konekts. Jā, viņš saprot, par ko es runāju, es saprotu, par ko viņš runā. Un tas nav tā, ka mēs vērtējam viens otru vai analizējam, bet mums tā ideja aiziet tādā randomā, un tad rodās tas. Tas ir kaut kāds tā kā bagātinošs process? Jā, absolūti. Bet negaidīts un bagātinošs. Tātad es dzirdu, ka tev vajag kaut kā sajusties, vismaz nojaust, ko grib vai ko vajag tavam ķermenim. Jā, pilnīgi noteikti. Tad tu gribi satikt kādu cilvēku vai pastrādāt kopā ar kādu jauku cilvēku. Vēlams daudz cilvēku. Nu, vēlams foršiem cilvēkiem, nevis ar kaut kādiem nūģiem, vai ne? Ko tev vēl vajag? Bez komunikācijas un bez ķermeņa. Man vajag attīstību. Man vajag attīstību, kas ir stāsts par manu personīgo izaugsmu, kas nav saistīta ar klientiem, viņi nav saistīta ar maniem tuvajiem cilvēkiem, bet tās ir tās features, ko es atrodu priekš sevis. Tā kā, es esmu tā kā būtne, kurā ir entās būtnes, kā mēs zinām no spoguļošanas. Un es atrodu kaut kādus jaunus features, kur izrādās ir vai nu mans mīnus, nu labi, tas nevienmēr iepriecina. Bet, ja ir pluss, ko es nezināju, nu jā, tas ir arī tāda baiga labā sajūta. Bet es to varu noķert tikai tad, kad es esmu tajā iepriekšējā stāvoklī, kad es esmu ar sevi. Un tad, kad es spēju, man šodien bija baigās pārdomas par to, par godīgumu, kas varbūt nav stāsts gluži par to, ko tu jautā, bet par to, cik ir jābūt cilvēkam godīgam. Un lai es varētu būt godīga pret citiem, ar savu to, kad es izstāstu, kā es jūtos, es izstāstu savu viedokli un tā tālāk, un godīgi pret sevīm, lai man tas nenotraumē tā, kad vai no otram, vai man ir 10 gadu terapijā pēc tam. Man sevi ir jāciena. Un no šī viss sākās. Godīgums tas ir tāds patiesums, jā? Īstums. Nu, jā, īstums, patiesums, autentiskums. Bet tad es te tā klausos tevi, un man rodas aizdoma, ka tu nezini, kāpēc gribi būt laimīgi. Nu, ir tāda lieta, nebaidīšos no šī vārda. Terminiem tur forši, komunikācijā, pašizaugsmē, vēl, un tas kopā veidos kaut kādu tā kā laimes. Laimes sajūtu, ja pozitīvo visādu foršo noskaņu un sajūtu tādu kokteili, ja? Nu jā. Priekš kam to visu? Kāpēc nevar dzīvot tāpat vien? Nu, tā kā lielākā daļa, tur slikti, pavaidi, tur palamā, tur kādu televīzijas ziņu raidījumu varoni vai vēl kaut ko.
Nu, priekš kam? Jo tas taču prasa kaut kādu bildi. Jāmeklē, kur tas zirgs, jāmeklē, kur tā daba, kur tie foršie cilvēki. Tā ir. Un tā viņi nav, un atkal pārdzīv. Priekš kam? Un tā nevar tāpat. Zini, kā ir var. Teikšu godīgi var, es esmu mēģinājis. Es esmu tiešām apzināti mēģinājis. Un arī tepat nesenā pagātnē, nezinu, kaut kādu mēnešu, 2 atpakaļ. Es kā vienmēr piedalos projektos un tā. Bija šis stāsts par uzstādījumu, un, protams, absolūti pamatots, jā, par mierīgu, harmonisku, klusu dzīvi, kas piepilda cilvēks. Un, zin kā, tā godīgi jāsaka, es tiešām apbrīnoju, kas tā var. Un tur ir viņu laime. Tā ir tā viņas laimes viņu laimes formula. Un es zinu, ka es esmu mēģinājis ne tikai tagad, bet es arī laiku pa laikam, tomēr es tā kā notestēju sev. Varbūt tagad sanāks, tā mierīgā, klusā, laimīgā dzīve. Nesanāk man. Tad tev vajag kaut kādu vēl dinamiku, drājumu, sasniegumu, gandarījumu, kaut ko tādu? Jā, laikam tā mana laimes formula ir tajā attīstībā, tajā aktivitātē. Jo man prāts ir nenormāli aktīvs, un emocijas man arī nenormāli aktīvas. Un, protams, ja es visu šito labumu izlaistu uz āru, jā, tad, tad man vietējā ieliņa būtu vienkārši jāevakuē. Tā kā, visa šī labumiņa. Tātad tas ir atkal vēl papildus darbs. Bet tāpat laikā, es pat nemāku izstāstīt. Man ir jābūt kustībai dzīvē. Un tā kustība, viņa ir ārkārtīgi dinamiska brīžiem. Un, protams, ir brīži, kad es vispār aiztaisu savus visas istabas durvis ciet, aizvaru namiņu durvis ciet, un es 3 dienas neeju ārā, tāpēc, ka es vienkārši gribu būt ar sevi. Bet tā dinamika, varbūt, ka es nepareizi to uztveru, bet viņa neatbilst tai mierīgai, laimīgai, klusai dzīvei. Ja tā mana dinamika ir tas mans klusums, tā ir tā mana attīstība, tā ir tā mana būtība. Jā, jo tiešām cilvēki ir ārkārtīgi dažādi, gan vīrieši, gan sievietes. Vienam varbūt tiešām tur meža ielociņā, pļaviņa, strautiņa, putniņa, kartupelīša, vietītes, un viņš tiešām jūtas labi. Bet man arī tas patiktu. Bet ne jau 24/7. Nē, varētu būt 24/7 apmēram 3 mēneši. Bet pēc tam nē, pēc tam viss, tad ir jāiet tālāk. Tad vajag vismaz uztaisīt līdumu mežā. Nē, tad tajos kartupelīšos un vietītēs es sāku ieviekt jaunās tehnoloģijas, un tad kā mēs tur varam piesaistīt, optimizēt spēkus, un tur aiziet viss šitas process, un tas laikam ir tas, kas man nepamet dzīvē. Labi. Vārds sakot, daudz maz veselīga cilvēka tieksme uz laimes ir normāla padarīšana, manuprāt. Man liekas, ka tas ir tā kā no dabas jā, katrs meklē savu laimes formulu, kaut kādu savu iespēju justies labi, un ja pats jūtas labi, tad var arī kaut ko dalīties ar citiem svarīgiem cilvēkiem. Bet tomēr, kāpēc jautājums tāds, kāpēc, tavuprāt, mēs tā mēģinot turēties, ja mēģinām turēties uz to laimīgo taciņu, uz tām laimīgajām sevi, kāpēc ik pa brīdim tomēr iebraucam ciešana grāvī, dažreiz tā pa bišķiņām, dažreiz tā kārtīgi? Kāpēc mums ik pa brīdim ir jāiemauc, jācieš? Kāpēc mēs piedzīvojam kaut kādu neapmierinātību ar sevi vai ar citiem, vai ar savu dzīvi, vai ar savu naudu, vai ar savu veselību? Kāpēc pasaule tik nežēlīgi ir iekārtot? Nežēlīgi iekārtot pasauli? Nē, pasaule nav nežēlīgi iekārtot. Bet, zini, tas, kā man šķiet, ka tur ir 2 iemesli, kāpēc mēs īstenībā iedomāties, ka dzīve vispār bez ciešanām ir iespējama, es domāju, ka tā ir absolūta ilūzija. Tas tā nenotiek. Tāpēc, kad mēs esam šeit uz zemes, mums prāts ir kaut kur gaisā, emocijas mums ir vēl kaut kur, vajag dinamiku, tā kā es teicu, tikko ir man, kādam vairāk, kādam mazāk. Un tur nekā neiztiks bez šī tā iespērienu, vai es pati sevi iespēru, vai man kāds no ārpasaules iespēru, ka, hei, tu paskaties vienkārši uz kurien tu ej, come on, nāc mājā, ja? Tas ir viens. Bet otrs, man liekas, ka tas lielākās ciešanas godīgi, man liekas, ka mēs sagādājam sev paši. Vismaz par sevi es zinu, ka tiešām. Ja kāds, no vienas puses es sev ļoti mīlu, bet no otras puses, ka es mēdzu būt sev tāds ienaidnieks, vienkārši, tieši kāpēc? Protams, ka es zinu, kāpēc, tāpēc, ka mēs ar to strādājam, mēs ar tevi ar to esam strādājuši un tā. Bet vienalga, kad tas aiziet automātā, es neesmu godīgi pret sevi. Pirmais un galvenais, es neesmu godīgi pret sevi. Es mēģinu neapzināti, uz tās automātiskās programmas bāzes
tā kā noreaģēt uz citu cilvēku vajadzībām, vēlmēm, argumentiem, vērtībām, kas man kādreiz ir likušies, iespējams, ka tas tā ir, jā, tas ir pareizi, šobrīd es esmu mainījusies. Un tajā reakcijā, tad, kad es sev pasaku nē, es pasaku tam otram jā, un ko es izdaru? Es sev nododu. Jā, bet Un nodevībai vienmēr ir ciešana bet tā jau saka tīši, nu, ka es pati sev nododu, pati sev nodaru pāri, bet tas jau nav tīšām. Tu jau apzināti nelietību pret sevi nenodari. Nē, tur ir stāsts par to automātisko programmu, kas man nāk no turienes, ar kur es tik ilgi sen strādāju, un es pat nemaz nezināju, ka viņi tādi ir. Jā. Un viņi izrādās ir. Nu, un tad jau sanāk, ka tie ciešana grāvi, jeb tie spērieni, jeb tie sitieni, jeb tie atklāsmes brīži, kad es saprotu, ka es laikam sev esmu nodevis, tāpēc es ciešu, ka tie ir tādi paņēmieni, kā pasaule mums pasaka, hei, atgriezies pie sevis, ej pie sava zirga, ej uz savu vadziņu, un spēlē savu spēli. Jā, par to ir stāsts, un tā pēdējā man laika lielākā atziņa ir tā, ka mans lielākais case ir tas, ka es vienmēr domāju, ka es ar visu varu tikt galā pati. Ja tā paskatās, tā racionāli no malas, idejiski var, ko tik es nevaru, vai ne? Bet vai vajag? Jā. Vai vajag? Vai vajag pašam labot kompūteri, labot mašīnu, ļaut zāģēt? Matus pašam nogriezt, tā kā baigi neskan. Nu jā, un atzīt to savu kaut kādu nevarēšanu, nemācēšanu. Kļūdu. Vispār paprasīt palīdzību. Jā, tas ir tāds, kāpēc? Varbūt pāries. Varbūt pāries. Jā, varbūt pāries. Un saproties, kā nepāriet, tā nepāriet. Jā. Un tad ir zvans draugam. Jā, tagad, ko darīt? Kas notiek? Vai, nezinu, kas nu jā, jau cilvēks bišķiņ tā ir iekārtots, ka tas pazīstamais sūdz, kaut arī sūdz, bet viņš tāds tā kā pazīstams un pieciešams. Jā, un, tad cik gadi kopā jau, vai ne? Labi zinām visu, kas un kā un kāpēc, bet, redz, tas nekur neved īsti. Nē, tas ved īstenībā uz tādu stabilu, mierīgu, pazīstamu situāciju. Vai tur ir iespējama laime? Tu šo jautājumu es laikam nevarēšu atbildēt. Varbūt kādam ir. Varbūt, ka tā arī ir tā laimes sajūta, būt stabilam savā vidē, zināt visus keisus, plusus, mīnusus, neko nemainīt. Nē, tas kriterijs droši vien ir, vai tas cilvēks attiecīgais, kad dzīvo tajā savā kastītē, jūtas labi, ja viņš jūtas labi, kāpēc ne? Par to arī stāsts, jā, kas kuram ir tā. Neviens jau uz lielāka vai smukā kastīte savu dzīvi nemainīs, ja viņš, labi, vēl var izturēt, ja tas tāds neirotiskais variants, bet ja viņš tik tiešām subjektīvs pateikt, jā, es dzīvoju labi un viss sliktās situācijas diezgan veikli spēja atrisināt, tad laikam tiešām tas nav jāmaina. Bet varbūt, ka viņš nezina, uz ko var mainīt. Tā kā nav tā, es neesmu redzējusi, pieņemsim, nezinu, kā tur kāds pilnvērtīgi realizē gan savu biznesu, tur attiecības, visu, jā. Es neesmu tādu informāciju dabūjusi un es neesmu meklējusi. Un tad man liekas, ka tajā savā kastītē, principā, kāpēc gan nē? Ir gana labi. Un paskatās, kaimiņi jau tāpat dzīvo. Kaimiņiem vispār sliktāk varbūt, vai ne? Āfrikā tā kas te man, ka Āfrikā bērni radu mirst un ir kari. Un kāpēc, ko es te vispār lācu no biksēm ārā? Un šis ir tāds baigi trikīgi jautājums. Jā, bet te, man liekas, tad arī katram ir jāsaprot. Jo ir jau, kā es uzskatu, ir tādi divi režīmi, kā atrasties pasaulē. Viens ir izdzīvošanas režīms, tā, ka tik kaut kas nenotiek, un tā arī nomirt. Vai arī, ka tik kaut kas notiktu, un tādā dzīvošanas, šis pēdējais izdzīvošanas režīms pirmais. Neizdzīvosim jau galā tik un tā. Jā, visi ceļi ved uz Romu. Bet jautājums, kā mēs par to gabaliņu nodzīvosim. Kā gribas. Tad tu kopumā esi apmierināta, kā tu dzīvo un kā tev sanāk turēties laimīgajās sajūtās? Šobrīd ir tā, ka es tā nevaru teikt 100%. Jā, es vienmēr atradīšu, kam piesieties. Tālāk man tāda raksturība šī. Jā, bet tas, ko es varu pateikt viennozīmīgi, ka transformācijas notiek ļoti lielas šobrīd manā dzīvē, kas nav vienkārši, bet tad, kad atrodas tās atslēgas, tā ir nereāla gandarījuma sajūta. Un man vienmēr palīdz teiciens, arī šis kādreiz beigsies. Bet tu strādā arī ar klientiem, ar spoguļošanas grupām. Ko tas tev dod?
Kāda šai darbošanās lietai ir nozīme tajā laimes sajūtu kokteilī, tavā personīgajā? Nu, tā, manuprāt, ir diezgan neatņemama sastāvdaļa, lai gan dzīvē visu var atņemt. Tas arī ir pierādījies, bet tā sajūta, ko es dabūju strādājot ar klientiem un grupām, nu, pirmkārtām tā pavisam neprofesionāli teikšu, ka es tur jūtos kā zivs ūdenī. Ja? Pieļauju, ka tie ir mani talanti, varbūt tās ir manas zināšanas, varbūt tā ir pieredze no kolēģiem vispārējais kopā. Jā, bet tā ir tā zona, kurā es tiešām tā kā es sajūtos, es izpaužos, es spēju ieraudzīt plusus, mīnusus atkal. Un galvenā tā sajūta ir kāda, ka tā mana dzīves pieredze, labi, tas varbūt izklausīsies šausmīgi iedomīgi, mana dzīves pieredze, manas zināšanas un kaut kādi tās manas atgriezniskās saites var palīdzēt cilvēkam paskatīties uz lietām savādāk. Ieraudzīt. Viņam nav jāpieņem tas. Viņam nav jāiet tā kā, nu es arī cenšos neteikt, kas ir jādara, bet nu, reizēm varbūt neapzināti sanāk. Bet viņš var pastīties citu skatu punktu un tā kā pajust, nu tā kā paplašināt to savu redzējumu. Un tad, ja tā rezultātā vēl cilvēki piedzīvo izmaiņas savās dzīvēs, kas nav, protams, tikai atkarībā no manas vai no spoguļošanas, absolūti nē. Bet tas iekustina procesus, kur es esmu tā kā tāda, nezinu, nu tā mazā skrūvīte, ja, kas tieši šobrīd negriežās tajās vecajās vītnēs, un tas tik reāli kaitina. Vai citreiz atkal tā iegriežās, ka es pat nezināju nemaz. Jā, nu tur ir milzīgi gandarījums, sajūta, piepildījums, un caur šito es attīstos. Jo jautājumi, kas tiek uzdoti, citreiz no klientiem, tas man liek tā, hei, bet varbūt var šitā paskatīties, kas te tur īsti ir, un tad es eju meklēju pētu, nu, tur ir jau tā, nu, tur jau vietā man laimes sajūta uz augšu, jā. Jā, tad darbs dara arī darītāji. Darbs dara darītāji, viennozīmīgi. Un nedarbs arī dara darītāji. Nu, labi, lai tev daudz visādi forši brīži. Paldies tev. Hello.